Ņūdžersijā Latviešu biedrības īpašumā Priedaine ar dziesmām un apsveikumiem tika svinēti dubultsvētki. Gan Latviešu biedrības 75 gadu jubileja, gan Latviešu sabiedriskās dzīves un kultūras darbinieces Valijas Skrodeles 100. dzimšanas diena. Izstādē varēja aplūkot fotomirkļus, sākot no Latviešu biedrības dibināšanas līdz pat mūsdienām. Ļoti liels prieks būt šodien kopā ar jums šeit un sveikt jūs biedrības 75. Tautieši īpaši priecājās par to, ka sveicēju vidū bija arī Latvijas prezidents Edgars Riņķēvičs, kurš Ņujorkā bija ieradies uz ANO samitu. Es redzu, cik tomēr mēs esam vienoti, cik mēs esam saliedēti, cik mums tā latviskā lieta ir īpaša. Un es priecājos, ka ir cilvēki, kuriem tas vēl interesē. Un ka mēs to darām, ir atsaucība. Tas nozīmē, ka tas ir vajadzīgs. Šī kā maza latviskā saliņa, tikai ne Latvijā. Ar daudzbaltu dieniņu tika sveikta Valija Skrodele, kura savulaik vadījusi gan Latviešu dāmu komiteju Ņujorkas draudzē, gan Latviešu literāro kopu, tā veicinot latviešu grāmatu izplatīšanu un valodas apgūšanu. Tikmēr Viskonsīnā visi bija laipni aicināti uz Latviešu folkloras dienu, dēvētu par Folktoberfestu, apmeklētājus vilinot ne tikai ar dziesmām un dejām, bet arī ar amatnieku darinājumiem un tradicionālām latviešu vakariņām. Mēs iesākām šo pasākumu apmēram 6 gadus atpakaļ, kad vienkārši cilvēki gribēja sanākt kopā, svinēt Latvijas kultūru, latviešu kultūru, folkloru. Mēs šogad uzaicinājām Ukraiņus gan dejot, gan dziedāt, un tas ir mums ļoti tuvi pie sirds mūsu Ukraiņu brāļi un māsas. Te ir ļoti daudz cilvēku, te katrs stūrs no baznīcas ir pilna. Es domāju, visi ir ļoti priecīgi te būt un runājās ar cilvēkiem un iepazīstinās ar jauniem cilvēkiem. Es redzu daudz jauniešu, un jaunieši iesaistot, un jaunāki cilvēki šo pasākumu ir izveidojuši. Tā kā tas dod tādu ticību un labu sajūtu, ka tas galīgi uz leju neiet, vai ne, ka turpināsies un ka šādi festivāli arī būs tā nākotnē. Rīkotāji jau bija paredzējuši, ka laikapstākļi nelutinās, tādēļ uznākušais lietus svētkus nespēja sabojāt. Latvieši.com speciāli RTV.